Ko tu gribi? Vienu. Uzgaidi. Ieklipi. Jā. Divi lapi. Paldies. Lai garšo. Trīs devai. Maisiņš vajag? Jā, paldies, kartiņa arī būs. Davai. Paldies. Pīci lapi. Nedaudz tabū? Jūri, klausies. Man te kaut kādi narkomāni blakus dzīvo, pārdod kaut kādu narkotikas vai alkoholu, es nezinu. Klausies, nevari atbraukt? Es vairs nevaru dzīvot ar šitādiem bombžiem te blakām. Jā. Būsi? Super, labi. Davai, tad esi. Čau. Labvakar, cienījamie raidījumi Nedaudz tabū skatītāji. Mēs saņēmām zvanu no atsliecinieka Matīs, ka šeit Rīgā kādā daudzdzīvokļu namā čigāni vairs pārdod jums ne tikai zelta ķēdītes, bet arī narkotikas gan jums, gan jūsu bērniem. Tas ir bišķiņi par daudz tabū. Tāpēc mēs dosimies iekšā skatīties, kas tur no... Не снимай! Kas? Atkal vēl viens kaut kāds. Tinies prom! Tāpēc mēs dosimies iekšā skatīties, kas tur notiek. Sekojiet operātoru. Šīs tās durvis. Šīs tā? Nāciet, Matīs, pastīsimies, kas tur notiek. Vēl viens nodarkojies. Jā, bet redzēt, viens jau piedzēries, skatāmies. Šņabi no krūzēm dzer. Dators. Zakt? Iespējams, vakar tas bija jūsējais. Kas vēl ko notiek? Grāmatas. Kas pa grāmatām? Dostojevskis. Nē. Kandžas pamācība. Galīgi atlūdzu. Man liekas, Nazis? Man liekas, te jāsauc policija. Es viņu... Nē, man liekas, mēs zvanām policijai. Tas ir nopietni. Kas te notiek? O, rāmāk Dzintar Čīča, ja? Mums ir pierādījumi. Šoreiz hoģi, Ko jūs te pārdodat bērniem? Mēs pie loga redzējām, nāca cilvēki pakaļ šiem te senīšiem. Kas tie senīšiem? Kas tie senīšiem? Nu paskaties pats, nu! Mēs pastīsimies. Paskaties pats, tūlīt! Mēs pastīsimies. Ko? Nu kas? Nu tas nav nekas, nu! Lūdzu redzēt. Narkotikas, ja? Narkotikas. Kādas narkotikas? Normāls, ēdiet! Sapūsi cietumā Dzintar Čīča. Nu, paldies! Bože moj, nu! Saldējums. Nu tas normāls mājās gatavot saldējums. Saku jums, atvičāju, nu. Jūs saldējumu pārnojat? Nu dā, конечно. Mājās gatavot, pagašo. Ot neticu. Pārbaudam. Reku mans vīrs, viņš te ar muguru slimo, viņam sāp mugura. Tas nav nekas, ko jūs te redzat. Paskaties, garšīgs. Nu, un kāds? Tiešām saldējums. Ko jūs sainīšos liekam? Kur? Ko jūs šitajos te sainīšos liekat? Nu tas, sainīšos, lai neizkūst, nu. Kam jums taču ņabis? Nu
tas, lai rokas dezinficē, lai es kamēr taisu viņu. Ko viņš tur guļ atlūzis? Nu, es tikko teicu, jo viņš Viņš jau baļnoja. pat nedzird neko. Viņš baļnoja, nu slims viņš ir. Viņam muguras sāp vai slimnīca, nerāgais. Nu, ko citu? Jūs domājat, ka es te kaut ko nelikumīgu daru? Nu, ničivo, nu. Ko tu pārdod par logu, tā kā kādā točkā? Nu, tāpēc, ka es negribu svešiniekus laist man mājās, nu. A nodokļus Nu, čužīja ļūdzi. A nodokļus nomaksā? Nu, конечно. Nu, a čo? Nu, vispār man liekas, kaut kāds mēs kļūdījāmies. absurd, nu. Kas tas ir? Man policija varbūt izsaukt? Nē, paldies, mēs iesim prom. Ar tevi mēs, Matīs, parunāsim, ko tu mums tas attaisīja. Šis bija nedaudz par maz tabū, nu jau, bet mēs centīsimies tur mēs Projām, davai projām, ej! paņemt. Ņem visu prom, davai, hvancit filmēt, jā? Davai prom! Piedod. Ej prom, ej prom. Cienījamais nedaudz tabū skatītāji. Kā gadījās, kā ne? Nelaimīta pārpretumiņš. Mūsu it kā točka tomēr nebija točka. Jauka kundze ārstēja vīram reimatismu un ražoja saldējumu bērniem. Tā kā nevajag vienmēr būt tik stereotipu pārpilniem un domāt, ka jūs esat pārāki par citiem. Vajag aizdomāties. Paldies un tiksimies jau rītdien ar iespējams ko vērtīgāku.